Piektdien, 30. jūlijā, mēs gribam aicināt Ezerkrasta iedzīvotājus un arī ne tikai visus liepājniekos uz ģimenes pasākumu, kuru mēs organizēsim sadarbībā ar Liepājas novada fondu. Un tajā laikā, tā meroprijātija pasākuma laikā, no 11 līdz 3 mēs gribam aktīvi pavadīt laiku, turnīrus, stafetes organizēsim, būs arī galda spēles. Viens no dalībniekiem parādīsies šaha pamatus, būs ar ko nodarboties gan maziem, gan vecākiem, gan tētim, gan mammai. Futbolu paspēlēsim, komandas veidosim, atkarībā kas atnāks, tad skatīsimies. Un vēl otrais punktiņš. Paralēli pavadīsim kramu tirdziņu, kad cilvēki varēs mainīties vai par simbolisku maksu pārdot kaut ko no bērnu mantiņam, vai rotaļlietām, vai grāmatām pieņemsim. Varētu arī atnest mācību grāmatas, tā kā drīzumā jau sāksies jaunais mācību gads un varbūt arī kādam derēs. Un trešais punktiņš varat izvēlēties ar batūtu. Un, protams, ka viss tas būs bezmaksas un aktīviem dalībniekiem paredzētas balviņas. Tad mēs gaidām, un ja būs tāds pasākums pieprasīts, tad augustā turpināsim. Un vēl gribu aicināt tos cilvēkus, varbūt kāds grib parādīt savus talantus. Un it kā nav skatuves, nav kam, bet šeit jūs varat rādīt savus talantus un attīstīt. Es domāju, pieņemsim, ka naudiņa būs ātrāk pārskaitīta, ja? Bet šeit arī tāds plusiņš, ja nauda būs ātrāk pārskaitīta, batūtu mēs dārgāk varētu iegādāties, bet tagad tieši akcija un ir savi plusi, savi mīnusi, jā. Jā, mēs trāpījām, akcijas laiku, tad varbūt tas ir labāk dažreiz. Afišus līmēsim un man ir tādi divi aktīvi puiķi, viņi, es domāju, ka varbūt vajadzēs atļauju, ja mēs šeit gribam pakārt tādu lielu afišu, kur ir zodziņš, ja. Tad, lai cilvēki garām ejot no pludmales, tā kā šeit ir tāds ceļš aktīvs, ja, viņi varētu pamanīt, ka kaut kas notiks.